Ir bijušas reizes, kad cilvēki tā kā no sākuma piekrīt, bet pēc tam atsakās piedalīties lampā? 11 gadu laikā ir, es teiktu, man liekas, kaut pāris gadījumi, un arī tie ir bijuši tādi tehniskāki, nu tā kā, ja tie rīkotāju ziņā, ja mēs skatāmies, runātāju ziņā, nu, varbūt, ka kāds arī ir bijis tāds gadījums, bet es nemāku tieši tos iemeslus minēt. Nu, jo kopā, piemēram, pagājušā gada lampā bija 1248 runātāji, jo tieši rīkotāji ir tie, kas tad aicina jau tos savus runātājus. Nu, tas ir milzu apjoms, un tur, jā, varbūt kāds arī ir pateicis pēkšņi pēdējā brīdī, ka nē, bet man vismīļākā laikam pieredze tieši tiem cilvēkiem, kas atbrauc uz to lampu pirmo reizi, jo dzirdēts kaut kas ir un tā. Nu, tad tiešām, ko nu katrs ir iztēlojies, kas tas ir, un tad kas tad tas ir, un kā viņš tur sajūtās, un es nezinu, tur, jā, mums, nezinu, ir mācītāji, kas brauc ik pa laikam jau bieži, un tad tur pagājušā gada lampā, tas gan bija apmeklētāju vidū, Cēsu pašvaldība teica, viņi redz kaut kādus tur kundzes nāk, un kas tās ir, pasniecis tās izrādījās. Nu, tā kā tie cilvēki ir tik dažādi, un man prieks par visiem viņiem, jā.